Šodien es tev parādīšu, kā adīt īsās rindas, jeb German short rows. Tātad man ir paraudziņš, un es ieliku marķieru pa vidu. Tas būs mūsu atskaites punkts. Arī pamācībā būs noteikti kaut kāds viduspunkts, no kura tev būs jāsāk skaitīt. Tātad aizvedam līdz vidiņam. Un, piemēram, pēc tam ir rakstīts nodi no viduspunkta vēl 3 valdziņus un pagriezies, jeb turn. Tad tu apstājies, pagriez dīklu otrādi, un tev būs tūlīt jāada atpakaļ. Ja tu vienkārši sāktu adīt atpakaļ šajā brīdī, tad šeit izveidotos liels caurums, bet, lai to caurumu aiztaisītu, tev jāveic šāda darbība. Tu nocelsi šo pēdējo valdziņu, pirmo valdziņu, ar dziju priekšā. Dziju uzliec virsū labajai adatai un nocel viņu nost. Un tagad šo dziju velc pāri adatai, velc uz aizmuguri. Un tev tas viens valdziņš it kā sadalās 2 valdziņos. Pieturi, skaties, šādi izskatās otrā pusē. Un adi atpakaļ krēliski. Aizadi atkal līdz tam viduspunktam, vai līdz marķierim, kas tev būs. Un adi atkal savus, piemēram, 3 valdziņus. Bet tev jāskatās, kas ir rakstīts pamācībā. Šis ir tikai piemērs. Un atkal rakstīts turn, tu pagriezies. Un šoreiz tev ir jānoceļ labiskais valdziņš. Tas, kā tu viņu nocels, ir atkarīgs no tā, kā viņš šeit sēž uz adatas. Man adot turp apakaļ, viņš sēž šādi, ka aizmugurējā kājiņa it kā ir pirmā. Tev, iespējams, viņš sēž šādi, ka priekšējā kājiņa ir pirmā. Tas būtu šādi. Ja tev ir šis gadījums, ka priekšējā kājiņa ir pirmā, ko varētu izdarīt, tad tu nocel sekojoši. Pieliec dziju priekšā un nocel it kā krēliskā veidā ar dziju priekšā, cel nost un velc šo pavadienu atkal uz aizmuguri. Sadalot to vienu valdziņu it kā 2. Un nostiep smuki, redzi, tev ir 2. Un turpina adīt. Ja tev adījums stāv, valdziņš stāv tā kā man, ar aizmugurējo kājiņu priekšā, tad tu nocel, pieliekot dziju priekšpusē, kreisajai adatai, un nocel nevis šādi, jo tad tu nevarēsi pārvilkt pāri šo te dzīņu, bet no aizmugurējo cilpu nocel. Un cel nost. Un tagad tu vari pavilkt to pavadienu un atkal sadalīt šo priekšējo valdziņu uz pusēm. Un adi atpakaļ, tas ir tavs viduspunkts, adi līdz tai vietai, kur tu ieraugi tādu dīvainu dubultu valdziņu. Tas ir tas pirmais pagrieziens, ko tu uztaisīji kreisajā pusē. Un tas tev ir tagad jāsāda kopā labiski, abi 2 šie te it kā sadalītais valdziņš. Sādi kopā. Un patenā būs rakstīts knit 2 stitches after the last turn, piemēram. Tātad tev bija pēdējais pagrieziens šeit, un tu adi vēl 2 valdziņus pēc tā pagrieziena, un atkal turn. Griežam, un atkal nocel krēliski ar dziju priekšā, nocel, pārvelc dziju pāri, sadalot šo uz pusēm, adi krēliski atpakaļ. Viduspunkts, tā ir vienkārši kā tava atskaites punktiņš. Un adi līdz tam iepriekšējiem pagriezienam. Šim pagriezienam, ko tu uztaisīji labajā pusē. Un atkal, šeit tu viņu sādīsi krēliski kopā abus 2, tāpēc, ka tu esi krēliskajā pusē. Un sādi smuki kopā. Un atkal, knit 2 stitches after the last turn. Izadi vēl 2 valdziņus pēc pēdējā pagrieziena. Turn, griezies. Un atkal. Parādīšu. Es noceļu ar dziju priekšā un no aizmugurējās kājas, bet tev iespējams būs jānoceļ šādi, tā kā jau es tev rādīju. Šādi un pārvelku pāri. Sadalu. Un adu atpakaļ. Aizadu līdz tai vietai, kur bija pēdējais pagrieziens. To var redzēt pēc tāda dubulta valdziņa. Un sādu abus kopā labiski. Un izvedu vēl 2 pēc pēdējā pagrieziena. Pagriežos. Atkal noceļu krēliski ar dziju priekšā. Pārvelku pāri uz aizmuguri. Sadalu viņu uz pusēm. Un adu krēliski atpakaļ.
Un tā tu dari tik reižu, cik rakstīts pamācībā, līdz īso rindu sekcija ir beigusies. Es esmu pabeigusi īso rindu adīšanu šajā paraudziņā, un te tu vari redzēt, kur viņas veidojas. Te ir tāds tā kā pusaplītis. Tik mazā paraudziņā viņš izstās mazliet savādāk, bet dzīvē reāli tās īsās rindas veido vienkārši formu. Vai nu tā ir forma, kas ir apkaklai aizmugurē, vai nu tas ir roku forma, lai viņi smukāk gar plecu krīt uz leju, vai arī ļoti bieži īsās rindas izmanto zeķes adīšanai. Skaties, ja viņš pilnīgi tādu uztais tā kā dziļumu. Un izadot to vairākos veidos, īsās rindas var uztaisīt ļoti skaistu papēža noraukumu. Un tas, kā tas izskatās uz papīra, es tev arī tūlīt parādīšu. Skatoties no augšas, ja tu adītu aplī, pieņemsim, apkaklas pieaudzēm, tas izstītos sekojoši. Tas ir tavs aplī uzmetums. Un pieņemsim, ka šeit tev ir marķieres rindas sākums. Marķieres. Pamācībā būs rakstīts no marķiera, izadi, piemēram, 20 valdziņus turp, pagriezies, turn. Tu griezies apakaļ, aizad līdz viduslīnijai, un pēc tam 20 valdziņus uz otru pusi. Turn. Brauc atpakaļ pāri viduslīnijai, un, piemēram, 2 valdziņi aiz pēdējā pagrieziena. Un atkal atpakaļ, vēl 2 valdziņas aiz pēdējā. Atpakaļ, vēl 2 valdziņas aiz pēdējā. Un tā tu brauc, turpu, šurpu, līdz tu esi nonākusi līdz vietai, kur tie pieaudzējumi beidzas, un tad tu turpinās vienkārši adīt papli. Un tas, kā tas iztīsies no augšas, apkaklas daļā būs sekojoši. Tas ir tavs apkaklas uzmetums, un tu būsi adījusi tādu tā kā pusmēnesi pa aizmuguri, jo tu adīji tikai turp, apakaļ, un priekšu tu vispār neadīji. Un šāda veida apkaklas veidošana ir ļoti, ļoti populāra, lielākoties visos džemperos jakās tas tiek izmantots, un tas tev palīdz panākt daudz labāk sēdošu dizainu, kas tev derēs kā uzliec, un nebūs tā, ka priekš un aizmuguri ir vienā augstumā, un tad nevar atšķirt, kur tad džemperim ir priekš un kur ir aizmuguri. Tā kā šis bija German Short Rose video.